Latvijā modernākajā sporta kompleksā LNK Sporta parks šosezon RFS Bērnu un jauniešu akadēmija RFS Academy organizēja 4 īpašus LNK Sporta parka futbola festivālus. Tajos kopumā piedalījās vairāk kā 2400 bērni un tika nospēlētas 2458 futbola spēles. Pašā sākumā mums bija tāda doma, ka uztaisīt sacensības visiem kluba audzēkņiem, lai viņiem būtu iespējas, neskatoties uz viņu trenētību vai viņu pieredzi futbolā, iespēju uzspēlēt līdzvērtīgas spēles. Līdz ar to mēs nonācām un sapratām, kādas problēmas ir mūsu organizācijā, ka ne ikvienam varbūt nav iespēja uzspēlēt katru reizi, kad ir sacensības. Un nonācām pie domas, ka vajadzētu to taisīt iekšēji. LNK Sporta parka futbola festivālā piedalījās bērni 6 vecuma grupās no 6 līdz 11 gadiem. Atkarībā no viņa vecuma spēles notika formātos 3-3, 5-5 un 7-7. Pavisam noteikti tā ir forša laika pavadīšana, futbols, būšana kopā, jaunu draugu iegūšana. Un, kā jau es minēju, daudziem tā ir pirmā pieredze futbolā. Savukārt vecākiem varbūt tā ir iespēja bišķīt mierīgākā gaisotnē bez kopvērtējuma tabulām, visādām punktu skaitīšanām aizvadīt dienu, kur mēs neakcentējam, ka uzvarētāji ir tikai viena komanda vai viens klubs, bet uzvarētāji ir visi, kas šajā dienā ir veseli, ir šeit un piedalās un spēlēs. Viens no galvenajiem idejas autoriem, Norberts Spriņģis, atzina, ka ar katru festivālu viss noritēs aizvien raitāk, turklāt galvās jau ir idejas, kā šo festivālu padarīt vēl aizraujošāku nākamajā gadā. Pavisam noteikti tas kārtīgs izaicinājums, jo ir vecāki, ir treneri, ir katram savējā pieredze futbolā. Citam tā ir pirmā 6 gados, citam tā ir pirmā futbola pieredze sacensībās 12 gados. Un tas tik tiešām ir liels izaicinājums. Un ir forši, ka ir LNK Sporta parks, kurā ir ļoti laba infrastruktūra, kas ir piemērota sacensību organizēšanai. Varbūt nav jādomā par tādām ikdienas lietiņām, kur tur tumbiņi papildus dabūt vai ko, ka viss ir par rokai un pieejams. Noteikti turpināsies, mums ir jāpārdomā, ir ziema priekšā, ir jāpārdomā formāti, jāpārdomā, kā mēs to organizēsim. Mēs noteikti vēlamies vēl vairāk iekļaut izglītību, šo pašu tiesnešu izglītību, treneru izglītību un vecāku izglītību. Lai to visu izdarītu, ir, protams, nepieciešami resursi, laiks, idejas, foršas idejas un mēģinājumi. Ja arī tu vai tavs bērns vēlas uzsākt savus futbola gaitas RFS Academy, dodies uz www.fkrfs/akadēmija un aizpildi anketu. Tiekamies!